mācos jau skolā un arī tehnikumā, bet tas vairāk bija tāds neapzināts process un vienkārši man patika aust. Es neredzēju tur baigo atšķirību, nezināju vēl atšķirību no tradicionālas vai netradicionālas aušanas. Tad es pirms kādu laiku sāku darboties Audē kopā Kodaļa un kolektīva dalībnieces bija aizrautīgs jostu audējs un tā es arī saslimu ar šo aušanas veidu. Šī ir mana otrā josta. Man viena ziedainā jau ir gatava, bet es zinu, ka šī nav pēdējā. Citiem? Jā, noteikti. Es domāju, ka visi tie cilvēki, kur grib sev tautstērpu, vismaz viena lieta no tā tautstērpa ir jāuztājas pašam ar savām rokām. Un es to ieteiktu, ka tā būtu josta, jo tu vari katru diedziņu apglāstīt, tu vari aust stingrāk nekā stellēs. Viņai tiešām izauklēta tā